Mans vārds ir Gunita Lagziņas Kroterēna, un šodien mēs tiekamies 66. rubrikas darīt radītiem nejaušību nav sērijā. Kad pirms 2 gadiem es iepazinos ar mākslinieci Sandu Ežertiņu, man nebija ne jausmas, ka tas izmainīs manu dzīvi. Ar Sandu es iepazinu tādu mākslas terapijas veidu kā saulārķa, dvēseles māksla. Man tik ļoti uzrunāja Sandas darbi, ka es ieinteresējos sīkāk, un izrādās viņa pasniedz meistarklases, un man kopš bērnības ir paticis zīmēt, bet zīmēšanas skolotāji man iegalvoja, ka es neprotu zīmēt un nekad nemācēšu, bet kopā ar Sandu es pamēģināju, un tagad ir jau 2 gadi, kopš es paņēmu atkal rokās zīmuļus un otas, un atrodu kādu brīvu brīdi, kad pazīmēt, gan vienkārši tāpat, gan arī ar Sandas meistarklašu palīdzību. Un pa šiem 2 gadiem ir tapuši vairāki darbiņi, un tos publiskojot, laik pa laikam izskanēja ieteikums sarīkot izstādi. Tajā brīdī man tas, protams, likās absolūti nereāli, bet tas ir noticis. Es šobrīd atrodos pie Dubeņu pagasta bibliotekas, un tūlīt iešu iekšā raudzīt, jo tur ir mana darbiņa izstāde. Ejam skatīties! Biju iekšā, apskatīju, ritīgi forši, jā, arī jums trāpās Dubeņu pa ceļam, iebrauciet un apskatiet. Un lielais paldies Dubeņu bibliotekārei Inesei Poriņai, jeb grāmatblogerei Lasītnašķim par piedāvāto iespēju. Nekad nebūtu ticējis, ka kaut kas tāds ir iespējams, bet sapņi piepildās, lai arī jums tāpatās. Čau, čau!